traģiskais mazā Ivana liktenis ir ietekmējis arī blakus esošo māju cilvēku likteņus. Vecāki rūpīgāk pieskat savus bērnus un saka, ka pirms tam šāda rūpīga attieksme nesot bijusi. Devāmies uz Liepāju, lai noskaidrotu, vai pēc milzīgās nelaimes vecāki kļuvuši piesardzīgāki un bērnus neizlaiž no acīm. Vladislavs dzīvo Karostā. Viņam ir kupla ģimene, 7 bērni. Satiekam vīrieti ar bērniem sporta laukumā. Kā jūsu ģimeni ir ietekmējis šis Ivana gadījums? Vai jūs rūpīgāk pieskatat, vai jūs laižat bērnus vienus ārā? Nē, mēs nelaižam vienus ārā. Mēs pie jūra ar viņu visa ģimene. Esam tagad viens maziņš mums ir. Mēs ar sevi visi bērni ņemsim un uz jūru esim. Kā vajag sportistu, mēs šeit ejam uz turniki. Cik vecs bērns ir tāds, kur jūs pirmoreiz palaižat vienu pašu? 13 gadi man ir veca meitene, viņa var viena staigāt pie vecmāmiņa un mājas. Un pilsēta var. Mums pateica policija, ka nedrīkst, maz kā 13 gadi vienai pašam staigāt. Mēs tikai ar bērniem staigāsim, lauka. Nav tā, ka līdz veikalam tur bišķiņ tikai jāizskrien un palaiž, piemēram, mazo? Tā nedrīkst darīt. Mums bija viena problēma Liepājā, jūs zina. Tāpēc mēs tikai tagad ar bērniem. Un pirms Ivana nelaimes gadījuma, tad tā brīvāk bija? Bišķi bija, jā. Bet tagad visa pilsēta mums tāda problēma bija. Visam bija grūti. Tagad es tikai ar viņu, ar bērniem. Tas tāpēc, ka policija liek vai pašam bail? Pašam bail, ļoti bail. Man bija tā, ka viņš vien var staigāt pie veikalu, pēc maizēm, kāds 100 metru no mājas, bet tagad es baidos. Pilsētā satiekam arī Irinu un Samiru. Irina pieskata 8-gadīgo brālīti, kamēr vecāki darbā. Viņš tikai staigā... Sētā. Sētā jūs viņu palaižat vienu? Jā. Un nav bailes, ka viņš kaut kur neaiziet, vai kādi ir tie noteikumi, kā jūs viņam ieskaidrojat? Nē, viņam paši ir bail kaut kur aiziet. Viņš tikai staigā sētā un tālāk nē. Staigājot pa ielām vienkārši, un es redzu, ka tiešām ļoti cīki bērni, kādi 5-6 gadu vecumu, vienkārši staigā pa ielu, un es vienkārši pats uztraucos, nedodies, kā viņi aizbēgs kaut kur. Tāpēc tādā gadījumā es arī atceros, kā viņi bija ģērbti un kā viņi izskatījās. Ja nedodies, kaut kas notiks atkal. Augusts vasarā pieskata mazbērnus. Viņš dzīvo Dubeņos un sēru noskaņa pēc zudušā zēna jūtama arī šajā lauku sētā. Tad, kad jums atved mazbērnus pieskatīt, jūs viņus rūpīgāk pieskatāt pēc šī Ivana gadījuma? Nē, es domāju, ka noteikti. Citādi nevar būt. Es tā uzskatu. Tā viss es domāju, ka uzskatīju jūs vai kas tam bērni vismaz. Psiholoģe Aina Poiša pārliecināta, ka ar mazo puiku nelaime varēja nenotikt, ja vien bērnam būtu drosme pajautāt palīdzību pieaugušajiem. Ja bērnam ir komunikācijas iemaņas un viņš nav galīgi nedrošs, bikls un sevī ierāvies, ja viņš nav satraumēts, es pat teiktu tā, tad tas ir pirmais, kad viņš zina, ka pasaule ir labvēlīga. Un viņam nav bail pieiet jebkuram pieaugušam cilvēkam klāt, un uzrunāt viņu un izteikt savu vajadzību. Sākt sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei var no 5-6 gadu vecuma. Ir vēl tādi labi paņēmieni, ka, piemēram, ja bērnam sākās kaut kāds jauns dzīves posms, viņš paplašina savu darbības zonu, tad kopā ar mammu vai tēti tiek izstaigāts šis jaunais ceļš un tiek iezīmēt tādi orientieri, pēc kuriem pēc vizuālās atmiņas bērns arī sāk vieglāk orientēties. Piemēram, ceļš uz bērnu dārzu, tas nekas, ka vecāki viņu pavada, bet vienkārši mācīt viņam ievērot kaut kādas pazīmes, kas palīdz orientēties. Ar bērnu ir jāizrunā iespējamie scenāriji, ja viņš apmaldās, un jārunā nevis biedējot, ka pasaule ļauna un cilvēki bīstami, bet tieši otrādi iedrošināt lūgt palīdzību. Mums, pieaugušiem, savukārt jābūt vērīgākiem.